tad man vajadzēja darīt kaut ko ar biznesa vadību un finansēm. Vai ne? Tad es mācījos biznesa vadību un makroekonomiku. Nu tā, un tad kaut kādā mirklī, jā, es sapratu, ka es varbūt pārāk daudz fokusējos uz cipariem un pārāk maz uz cilvēkiem. Un teoloģija savukārt tomēr ir par šo te fenomenu, kurš to mūsu civilizācija ir izveidojusi. Tāpēc arī teoloģija. Bet tur es esmu brīvklausītājs. Tur, kā saka, grāda man tur nebūs. Vienmēr likās fascinējoši tas, ka neviens parasti nedomā par to, kā mācīties. Mēs mācāmies lietas, bet kurš tev māca, kā mācīties? Un tad es kaut kad 7 gadus atpakaļ gāju kursu par to, kā mācīties, kā saglabāt informāciju savā galvā, vai kā viņu grupēt, likt. Un tas man likās ļoti interesanti. Tādā ziņā. Cilvēki ir ļoti dažādi. Ir tiešām cilvēki, kuri var lasīt telefonu grāmatu un baudīt tos ciparus un viņus iegaumēt. Un ir savukārt cilvēki, kuri ļoti labi saprot likuma sakarības, bet varbūt tos precīzos skaidļus nē. Es tāds esmu. Man tu, ja pajautāsi, kāds bija apgrozījums 2021. gadā cevišķi, es tev precīzi nepateikšu. Bet kaut kādas likumsakarības, jā. Ko tu domā par biznesa vadību? Tu esi gājis skolās, tev ir praktiska pieredze liela. Kas, tavuprāt, ir vissvarīgākais, ko uzņēmuma vadītājiem ir jādara, jāfokusējas, lai biznesa vispār augtu, būtu veiksmīgs? Kas ir tās lietas, ko no menedžmenta var pateikt? Tas atkarīgs no, es domāju, tādas biznesa fāzes. Nav tā, ka startupam būtu jādara tas pats, kas tetam. Ja? Bet, ja mēs runājam par tādiem jauniem uzņēmumiem, kas veidojas, es domāju, ka analizējot sevišķi to, kas notiek Latvijā un varbūt salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, mums ir kaut kāda caurspīdības problēma un tāda kārtības problēma. Mēs tos uzņēmumus neveidojam, varbūt pietiekoši sakārtots, kas savukārt apgrūtina finansējumu piesaisti, kas apgrūtina pēc tam izaugsmi, un viņu arī neviens negrib nopirkt par labu cenu, tāpēc, ka tur vienkārši ir bardaks. Tā kā es domāju, ka jau no paša sākuma katram uzņēmumam būtu jādomā par finanšu uzskaitu, lai viņi būtu caurspīdīgi, budžetēšanu un tādām lietām. Jāmaksā visi nodokļi beigās. Ja? Un tad ir cerības. Un tad, protams, tā biznesa sadaļa. Jāsaprot, ko tu dari, jāsaprot, ar ko tu esi labāks par citiem, jāsaprot, kāda izskatīsies globāli. Tāpēc, ka nopietni cerēt uztaisīt biznesu tikai Latvijā, tas tirgus ir par mazu. Tad tev mazākais ir jāsaprot, ko var darīt kaut kāda ārzemnieka, kas ienāks Latvijā ar tevi konkurēt. Bet labāk jau domāt, kā tu brauksi izjāt prūšu zemi. Kāpēc jūs neiet vēl eksportos ar veikliem, jo tikai minēja Lietuvu? Likās tā, ka tev ir pieredze liela, iepriekš teici, tas kaut ko darīs vēl ārpus citām valstīm. Tam vajadzīgs kapitāls, tam vajadzīga nauda. Es domāju, ka mēs tur nonāksim. Es domāju, ka Igaunija, kā saka, radarā jau ir sen, bet nav vienkārši bijuši izdevīgi notikumi. Digitāli mēs tajos tirgos citos jau esam. Mums bija ļoti daudz priekšlikumu kaut ko darīt Minskā, Maskavā, Kaļiņingradā. Un es esmu ļoti priecīgs, ka mēs noturējāmies pateikt ne. Tā kā reizēm jāpasaka arī ne. Bet es domāju, ka tas Polijas reģions, Rumānija, varbūt arī Ziemeļvalsts ir kaut kāda vieta, kur ar laiku būs jāstrādā vairāk. Kā jūs man minēja iepriekš, ka ir kaut kāds plāns, uz kaut kādas obligācijas piesaistīt, kaut kādas tādas lietas, kas ar to ir saistīts, ko jūs tur darat? Jā, mēs gribam šajā 2. kvartālā izlaist obligācijas. Mēs pašlaik strādājam pie tā, lai apstiprinātu prospektu Latvijas bankā. Tāpēc es arī nekādus skaidrus nevaru sniegt, kamēr tas prospekts nav apstiprināts.
Bet, ja viss būs labi, tad vēl otrajā kvartālā mēs izlaidīsim obligācijas. Un faktiski tas mums dos papildus resursus attīstībai. Tev, piemēram, kā lielam uzņēmumam, kuram ir fiziski aktīvi, varbūt tas man nav, veikali, vai viņš skatās fiziski aktīvs, viņš neskaitās fiziski aktīvs, ne? Ja tas pieder man, tad skaitās. Mums 4 veikali no 77 pieder mums. Tie ir aktīvi. Es domāju, kāpēc jūs neiet pie kaut kāda viena fonda vai pie vienkārši bankas pateikt, mums vajag naudu tik un tik, vajag, dodiet. Nē, mēs esam bijuši pie fondiem, pie bankām. Tātad vēsturiski OC Vision ir finansējies bankās. Ja? Tāpēc... Un tur nav nekāda problēma bankā saņemt aizdevumu, ja tu esi caurspīdīgs, ienesīgs un tā tālāk.